sauc Žoržs Stils, un es esmu nodzīvojis Latviju 17, pāri 17 gadiem. Tā jautājums bija, kāpēc es domāju iet uz tautas vēlēšanām vai balsojumu. Ļoti vienkārši. Bet vispirms es gribētu pateikt vienu lietu. Atstādināt balsojumu vispār būtu liels negatīvs solis apakaļ uz iepriekšējiem laikiem Latvijas vēsturē, manuprāt. Jāiet balsot visiem, vai pār vai pret, jo situācija tā, ka tautas balsojums vai vispār vēlēšanas brīva demokrātija valstī ir svarīgi. Un īstenībā brīvas vēlēšanas vai brīvs balsojums ir tas rādītājs, ka valsts patiešām ir demokrātija. Bet vispār par valodu. Šeit nav Beļģija, un šeit nav, es nezinu, nav vieta, kur ir divas valodas, nav tik liela valsts. Un vajag pateikt tieši, ko jūs domājat par situāciju. Divas valodas tik maza valstī, tik maza sabiedrība ir par daudz. Daudz par daudz īstenībā. Un es domāju, ka ja jūs sēdēsiet mājās un nedariet neko, tas rādīs pasaulē, ka patiešām Latvijas sabiedrība ir vienaldzīga. Un varbūt demokrātija šeit neaugs. Ir laiks parādīt pasaulē, ka jūs esat gatavi dzīvot demokrātija valstī.